Labrīt! Labrīt visiem! Prieks jūs redzēt atkal šajā zālē, ceturtdienas rītā. Kā šonakt gulējāt? Labi! Vismaz viens gulēja tiešām labi. Kā brokastu paēdām? Ideāli! Tas pats cilvēks saka ideāli, pārējie arī sāk atdzīvoties. Kāda ir pašajūta šorīt? Labi! Tas jau vēl labāk ir. Un vai šorīt sagaida kaut ko? Un no tā kunga arī sagaida? Jā! Opā! No kas bija pirmais, ko tu sagaidīji? No kāda? Uz to tu tā dzīvi reaģēji. Tā kā pajautāji, vai no tā kunga, tad tā mēģināju vēlreiz. Tu šodien kaut ko sagaidi? Jā! Un no tā kunga arī sagaidi? Tagad mums bija pareizā proporcija. Labi. Jebkurā gadījumā ir jauna diena, jauns sākums, jauna prieks jūs visus redzēt. Jauna diena, bet tradīcijas nemainās. Jūsu priekšā Mārtiņš, kurš ir kanders. Labrīt, draugi! Prieks jūs visus redzēt. Surdo tulkojums sakarībā ar manu uzvārdu Kanders. Kanders, ne kandars, ne kangars, nekas, ne kanders. Tas tā humora. Es īpaši nepārdzīvoju vairs par burtu jaukšanu, bet citreiz ir patīkami, kad ir pareizi. Halleluja. Tā, mūsu ierastais rīta čeliņš, atmiņas atsveidzināšanai, visi ir izgulējušies, visi ir paēduši. Es ceru, ka tie, kas ēd svaigā gaisā, traukus no āras novāca un izmet tos, kas vajadzēja izmest miskastē. Tie, kas krāsainās krūzītēs dzēra svaigā gaisā, viņas savāca un arī aiznes uz virtuvi. Bet tagad ir jauns čeliņš. Ziniet, vakardien pēc vakara kalpošanas es skatos, tās krūzītes mums apmēram šitā izskatās, vai ne? Vai tur sarkana vai zeltena vai kaut kā tā. Tur stūrī 3 stāv, šiten guļota ar ēdienu stāv, tur rindās pāris atkal pa vienai krūzei. Tātad ir jauns izaicinājums šai dienai. Ja mēs viņus varam no āras novākt, tad arī novācam mēs sevis iekšā. Forši, vai ne? Vismaz krūzītes būs, no kā pēc tam padzērties, nebūs viss zālē. Halleluja. Tad paldies tiem vēlreiz, kas ir atsaukušies par tolešu tīrīšanu. Kā vienmēr māsas ir cītīgākas. Paldies viņām. Arī paldies brāļiem, kas ir uzcītījuši šī jautājumā. Ziniet, pastāstīšu vienu instrukciju praktisko. Toletē tajā un arī visās pārējās ir tāds mazs miskastīts. Labs podam. Par cik mums nav uzraksti papīra podā nemest, tad es vienkārši atgādinu, ka to papīru metam miskastē. Un tad, kad viņas tur bišķi ir samest iekšā, super instruments, ziniet, ar birstīti tur blakus ir. Var paņemt to birstīti un bišķi piespiest tos papīrus, jo pēc tam vēl var iemest iekšā. Wow! Es ceru, ka tā ir super atklāsme, par tūlīdz darbošanos, ja? Tagad, es jau to varu izdarīt, vai kāds cits arī to var izdarīt. Es domāju, ka, ja mēs tur vienkārši katrs pacēs sevi, mēs bišķi padarīsim, tad mums būs vienkāršāk tos maisus pēc tam savāk, izmest un jausiet. Tāds atklāsums vienkārši. Tagad, paldies Dievam, paldies par jums. Laikam lielos vilcienos vairāk nekas, uzmanam savas kājas, uzmanam savus bērnus, arī paši neesam kā bērni zināmās lietās, viss būs kārtībā. Paldies, Mārtiņ, lai ko, bet zināms, labierīcības mēs pēc šīs nometnes reāli mācēsim izmantot. Kur, kas jāsavāc, jānosvalk, jāpiespiež, jāiespiež, jāsasien, jāaiz un tā tālāk. Jā, paldies Dievam par labiem cilvēkiem un atmiņu arī. Paldies Dievam ir. 2 lietas nopietni. No virtuves ir pazudis nazis. Tas ir pārāk nopietni. Pazudis viņš ir nosacīts. Tāpēc, ka ir atnācis kāds labs cilvēks, viņš saka, man vajag nazīt. Ziniet, mums virtuves super māsas strādā.
šeit tev cilvēku labais nazīti, tikai atnes atpakaļ. Kuro dienu viņš nenāk atpakaļ. Tagad labais cilvēks, tas, kurš paņēma tādu nelielu nazīti no virtuves, atnes lūdzu viņu atpakaļ, jo māsām viņu ļoti vajag. Jo mums jau bija melns humors, kad ja virtuvē kristīgā nometnē pazūd nazis, tad jāmeklē kādam mugurā, bet es ceru, ka tas tā nav. Ok, otra lieta, arī ļoti būtiska. Tas cilvēks, kas mums bērnus izklaidē ar šīm atrakcijām, un arī lielākos bērnus ar visādām lietiņām, ir pazudušas 2 kriketa bumbas. Viņas izskatās apmēram ābola lielumā, tāda liela ābola lielumā, melna un sarkana. Tagad, ja jūs viņus redzat, netīšām kaut kur mētājamies, vai netīšām atrodamies kādā mājiņā vai teltī, lūdzu atneziet viņus atpakaļ. Vienkārši mēs nevaram visiem izsakot līdzi, un tas būtu tikai ļoti, zolīti, ja cilvēks ir šeit, ar šīm lietām mūs priecē, ka mēs nesagādātu viņam raizes, ka kaut kādas viņa lietas pazūd. Gan viss. Paldies. Kaspar? Atkal dubls numur 2. Vajadzīgi palīgi virtuvē. Viņš nevajag, tur joprojām Dievs cīnās mūsu vietā. Jūs nedzirdējāt šito, ja? Vakar es atnācu un saku, es teicu, kad jau vārdā rakstīts, kad nebaidieties no viņiem, es cīnīšos, tas kungs cīnīsies jūsu vietā. Tad tiem, kas vakar nenobijās no kartupeļiem, ja, tas kungs cīnījās jūsu vietā un tā kartupeļu mašīna tagad strādā un kartupeļus izvot nevajadzēs. Labi, tas tā. Bet vajag atkal palīgus virtuvē, tur noslaucīt tos galvus pēc ēdienreizēm, un tad varbūt kā 2 cilvēki uz to katru ēdienreizi varētu pieteikties līdz rītdienas brokastīm pagaidām. Tātad, kurš pieteiktos uz pusdienām? Yes. Kurš vēl? Yes. Paldies. Uz vakariņām. Tad es arī. Tas kļūstais ir vienkāršāk. Labi. Tā. Kurš uz naktsiņām? Uz naktsiņām. Paldies. Jo savādāk zin, kas būs, Lindā kā visu iztīrīs. Krugļauši. Tas ir traki. Slavu Dievu pa Lindu, bet nevar viņu vienu pat tīrīt visu. Tā, naktsniņām runājot, jābūt ļoti zalīgiem par tiem cilvēkiem, kas kaut ko dara. Vakar, es nezinu, cikos mēs tur tīrjām tās toaletes, un tad tiešām bija tā, kā bija visās malās, ap to ērnīcu, zālē, visur ir krūzes, pusgraustas maizes, arī, ja jūs, piemēram, pēc pusdienām, ja jūs negribat ēst, tad nelieciet porciju. Ja jūs gribat ēst, tad ņemat un ēdat. Ja citreiz atstāj uz galda, un tu skaties pilnu porciju, pusēsta kotletīte, tad tu domā, ņemt nost, mest ārā vai nemest ārā. Kā lai tas dežurants zina, ko darīt, ja? Varbūt, ja jūs gribat, jūs pēkšņi kaut kur pasauc, varbūt var darīt tā, to porciju, bet, vienkārši mēs ļoti, ļoti vēlas kā tīrīt tur jau ko 3, vai visu būtu pārvišķi. Tad var darīt tā, ieliekt porciju un uzliek vēl vienu šķīvīti, tā kā virsū. Tad mušas nelidos, un viss kaut kas tāds sīks. Un nolikt māliņā. Tad mēs točni zinām, tiešām zinām, ka tas ir atlikts ēšanai. Ja? Un arī tās krūzes vakarā vienkārši krūzīt, un tur maisiņš iekšā. Lūdzu, paši izdarām, lai nav citiem tas jādara. Karotes mētājās visās malas, tas nav smuki. Vienkārši tas nav smuki. Un palika laikam vēl rītdienas brokastis. Kurš pieskās uz rītdienas brokastīm palīdzējot? Paldies. Un kas vēl? Laidīgi. Paldies. Tad vēl pēdējais ir par plasmasas vienreizējo brodiņu lietošanu. Bija tā, kad mēs nopirkām 3200 brodiņas ar domu, ka kaut kur 250 brodiņas vienā ēdienreizē.
Tagad mums būs jāpērk vēl puse, jo iziet vidēji 355 brodiņas ēdienu reizē. Restīvi ir lūgums, kad neizmantot tās brodiņas maizītēm, bet izmantot, teiksim, salveti, priekš maizītēm. Un, ja iet pēc otras porcijas, tad izmantot pēc iespējas to pašu brodiņu, jo, paik daudz savādāk iztērējās. Nē. Ja tā nedarīs, tad nāksies tās iereizējas brodiņas mazgāt un lietot otrais pašiem. Es ceru, ka konteineru ar iepriekšējām bļodņām jau ir aizvest projām. Atrasināsim jautājumu ar bļodņām, bet tiešām aprēķins bija tā, ka pietiktu visiem, arī tiem, kas nav atbraukuši un vēl ar uzviju. Bet saimnieci saka, ka pusdienām vēl ir, un tad ir viss. Dienasčo maizi liksim plaukstā. Un lai tā nav jādara, tad pirksim vēl klāt, un būsim vienkārši, domāsim vēsi un ar galvu. Normāls aprēķins, vienā ēdienreizē vienu bļodiņu apmēram. Paldies par to. Par informāciju, kas bija, vai mūsu vidū ir Kaspars, Dina Rācenāja. Saļakties taču. Ir. Vai es varētu jūs paaicināt uz priekšu? Cik brodiņas jūs? Tad sāksim par visu pazudušo. Par nāzi viņi saka, ka neesot pie viņiem. Un bumbiņas. Un tas bija jūsu suns, kas apēd bumbiņu. Suns ar skaisti zilām acīm. Tad, kad apēd bumbiņu. Skaisti cilvēki. Kā jūs jutāt? Viņi viens otru saprot no pusvārda. Un vai varētu gadījumā šis kungs padalīties ar to, kā jūs satikāties? Cik mums ir laiks? Cik jums vajag? Otrs. Droši, mēs neko nebrauksim prom. Satikāmies mēs ļoti interesanti. Es strādāju vienā tādā uzņēmumā, kas tirgo kausus un medaļas. Tagad jūs sauc Kika, Latvijā labākais uzņēmums. Ja kādām vajag kausus un medaļas iegādāties pār kanciem tildu, tad nobrauc arī pa Latviju. Tā nav reklāma. To es jau izgadināju. Es slēptu nebiju, bet reklāma. Tā bija ļoti atklāta reklāma. Jā, bet labā ziņa, ka es tur vairs nestrādāju. Lūk, jo tad, kad es tur strādāju, tad pie manis nāca viena tāda sieviete, kura pasūtīja visādas lietas. Kausus, medaļas, apgravēt, redzēju ko tālāk, un tā es arī uzmetinēju acis. Sākumā mums gāja ļoti interesanti, jo viņi tās acis met atpakaļ uz mani, ka viņai nevajag. Un tad kaut kā tomēr pielec viņai, ka būtu vērts ar mani. Pašai viņai nepielec, viņai draudzēts teica. Jā, viņai pirmais rēķins par īstiņām kaut kādi 60 lati bija, tad viņi saprata, ka, bišķi kā, priekšnieks viņai saprata, ka tā ir priekšnieks. Varbūt vajadzētu klātienē kompensēt lētāks rēķi. Tagad ir tā, ka īstiņas tur pa velti var sūtīt, un sarunas ir bez maksas, un tad bija jāmaksā. Un tad mēs sapratām, ka tā mūsu mīlestība diezgan dārga, un vajag daudz lētāku, un tad mēs sākām kopā viens ar otru, un to ietaupīju to naudu vienkārši tur iztērējām. Mēs nejautāsim, kur jūs izmantojāt. Nē, tur mēs neizmantojām. Citās lietās, bet
un tā mēs sākām draudzēties, baigi daudz kašķējāmies, un interesanti bija, ka sadarināšanās procesā es biju tāds īpatnis, es nevis grēdzēnu, bet Auskars uzdāvināju. Un kādas sarunas bija tāds jocīgs, bet, tā, kad mēs sarakstījāmies, tad bija tā, ka līdz pašai sarakstīšanās dienai viņai bija pazuduši Auskari. Un tad bija tāda, lomka galvā, ir īstā, nav īstā, ir īstā, nav īstā. Es domāju, daudz tam varbūt ir tā cauri, kad tāds atbildīgs lēmums jāpieņem. Un visinteresantākais bija tas, ka tieši, kad mēs sarakstījāmies tajā dienā, viņa atvēra somiņu, un tur, kā jau sievietēm, somiņu, viss kārtībā, un vajag viegli visu atrastīt uz čekiem viņās. Tad viņa pat atvēra vienu kabatiņu vaļā, acīm redzamākā vietā, un izvilka Auskars. Un tā es sapratu, jā, tad es varu arī teikt, ka jā, es ņemšu par sievu. Droši varbūt atrast Auskars, ko būtu pateicis. Bet tā mēs iepazināmies, tā mēs apprecējāmies, par to, kā mēs 9 gadu dzīvojam kopā, es domāju, nebūs laiks, lai to visu izstāstītu, bet vēl man šodien tā veiksmīgi, neveiksmīgi krekliņš sanāca, ka viss, kas mani nenogalina, dara man stiprāku. Vienīgais par tiem challenge'iem, man ir izaicinājums, ka tad, kad es ar Dīnu vēl nebiju apprecējies, es varēju pie Stīņa kāds 20 reizes pievilkties. Tā kā es apprecējos, es tikai par 1-2 vārdu. Ir arī savu plusu laulībā, par to es varu citā reizē izstāstīt. Kā jums patīk šis pāris? Paldies Dievam par gudriem priekšniekiem. Un kas, protams, veicināt, jā? Amen. Un paldies par sieviešu somiņām ar daudzām kabatām. Draudzene? Kas bija draudzenes? Tās Kas pateica, ka jāsāk draudzēties? Jā. Laba doma. Viņa runā, jā. Īstenībā jau pēc mums viss izstāstīt. Tā arī apmēram tas tā notikās, jā. Es pat nezinu īsti, ko tā kā piebilst. Tā ir mūsu kopējā versija. No sākuma mums viņam bija sava, man bija sava, un jau ir tāda kopējā versija. Vai var nedaudz ieskatīties tavā versijā? Tā atšķirīgajā tajā. Nedaudz. Es jau saku, ka mums no sākuma bija viņam sava versija, un šī jau ir kopējā. Es saprotu, kāda ir tava atšķirīgā? Nedaudz. Tad, kad viņa ar mani, kad es sāku ar viņu runāt, tad viņa teica, ka augstprātīgāk, lecīgāk, iedomīgāk un apņīkos, kad mūžā neesmu redzējusi. Un tas, liela daļa no tā vēl ir palikusi, bet tāpēc es cīnos ar sevi. Un, ja es uz kādu paskatos vai kādam uzbraucu, tad neapvainojieties. Jūs neziniet, ko man sieva ir saņēmusi. Tas ir tikai tāds palieks uz kādu īpašas uz Lazdiņu ģimeni attiecās. Neņemiet ļaunāk, jo mēs ar jums tā jokojamies, uzbrūkam un dažreiz arī ķircinām. Tas vienkārši ir tā, ka es uz sievu to nevaru darīt, vai kā es varētu to izdarīt. Tāds mums attiecīgi. Zini, kas? Jā, viena lieta es atcerējos, ko es varētu tā kā pateikt par to bamņiku, jā. Kad mēs sākām draudzēties, un kāpēc es tā pilnīgi nereaģēju uz viņu, jo man tiešām viņš likās tāds ļoti, pārāk valdinošs, un man likās, ka, es neko nezināju par viņa, vai viņš ir ticīgs vai ne, un uz to laiku es biju ticīga. Un tas, ko es biju darījusi, es apmēram kaut kādus 7 gadus, es biju ļoti daudz lūgus par Dievam, par vīru. Man bija tas ļoti, ļoti svarīgi, kā jau par šiem daudzām meitenēm. Un viņš pilnīgi neatbild tam, ko es tā kā gribētu. Tas interesantākais bija tas, ka mēs sākām draudzēties, uzzināja, ka tam bamņikam vispār nav pamata, jo viņš neviena meitene nebija draudzējies līdz tam laikam. Un tā bija tā ļoti reāla atbilde priekš manis pašas. Un ir vērts ļoti daudz lūgt un saprast, kādu cilvēku jūs gribat sev blakus un par to izstāstīt Dievam, jo pēc
pēc 9 gadiem es saprotu, ka es esmu dabūjis tieši to, ko gribēju. Paldies. Tas man patīk šajā stāstā, ka jūs teicāt to, ka jums bija dažādas versijas. Un, ja es pajautāju, kāda bija tauta atsevišķā versija, tu nevarēji vairs atbildēt momentāli. Ja? Viņi ir salējušies kopā. Versija kļūst viena. Un slavu tam kungam par to. Tātad, kā jūs sapratāt no stāsta, šodien viņiem ir 9 gadu kāzu jubileja. Pareizi sapratot? Tas jums kopīgi. Ar aplausiem kārtībiem, lai jūs atgūst šajā dienā svētījos. Tēvs, paldies Tev. Paldies Tev par Dievu, paldies Tev par Kasparu. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi vadījis viņu dzīvēs, ka viņi var būt kopā. Paldies Tev, Dievs, tas Tavs darbs, tas Tavs nopelns, ka Tu salīmē divus kopā vienā veselā. Dievs, mēs pateicamies Tev ne tikai par to, bet arī par to, ka Tu esi viņus atradis un esi atklājis viņiem sevi, esi parādījis, kāds Tu esi viņiem projām, Tu to dari. Paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu šo laulību nostiprini ar savu vārdu, Tu esi tas stiprais pamats viņu dzīvē, Dievs, mēs pateicamies, mēs slavējam Tevi kopā ar viņiem un pateicamies, Dievs, par šo laulību, Dievs, kuru šodien stāv uz stipriem pamatiem, uz Tavu vārdu, kungs. Paldies Tev par viņiem. Mēs ieliekam Tavās rokās viņus un lūdzam, Dievs, ka viņi vienmēr atrod Tevi, ka viņi vienmēr dzird Tevi, ka viņiem ir šis personīgais laiks, gan ar Tevi, gan arī savā starpā, gan ar draugiem. Dievs, mēs lūdzam, lai tā mīlestība, Dievs, ko Tu lej viņu sirdīs ar savu svēto garu, turpina līst un plūst. Un Dievs, ka tā dara arvien stiprāk un stiprāk un stiprāk šo mīlestību, šo laulību, šīs attiecības, lai šī mīlestība vienmēr plūst viņu vidū, lai tā nekad nebeidz plūst. Kā Tu esi rakstījis, ka pēdējās dienās mīlestība daudzos izdesīs. Kungs, mēs lūdzam, lai tā viņu starpā nekad neizdziest. Kad Dievs viņu lietot visus Tavus ieročus, visu nepieciešamo, lai sargātu, lai cīnītos par to. Dievs, mēs pateicamies Tev par viņiem, ka mēs varam pazīt viņus, ka viņi var būt šajā ģimenē. Mēs svētījam viņus Tavā vārdā. Amen. Amen. Paldies. Šodien man tas gods būt šeit, iesākt šo dievkalpojumu. Un es tā domāju, par ko es varētu līdzdalīt, ar ko es gribētu iesākt šo dievkalpojumu. Dažas tādas domas. Un tā galvenā doma, ko es gribētu šajā rītā pateikt, man liekas, ka Dievs mums visiem ir iedevis kaut ko tādu, ar ko mēs šajā dzīvē tiešām varam pastāvēt un visam iet cauri un uzvarēt un atvairīt. Un, manuprāt, tā lieta, ko Dievs mums visiem ir devis. Un kad viņš nāks, kā rakstīts, kad viņš nāks, tad viņš to lietu meklēs. Ja? Tā ir viņa lieta, viņš to dod, viņš to dāvā. Un tad, kad viņš nāks, tad viņš meklēs to lietu. Jūs varat iedomāties, kas tas ir? Kas ir tas, ko viņš meklēs, kad viņš nāk? Ticība rakstīts Bībelē, vai ne? Viņš nāks un meklēs ticību. Un Dievam un Bībelē ir absolūti taisnība. Ja? Mums visiem ir vajadzīga ticība. Mums visiem ir vajadzīga ticība. Un mums ir vajadzīga ticība, lai tuvotos Dievam. Tur Ebreju vēstulē 11. nodaļā par to ir rakstīts no 1. līdz 6. pantam. Tur ir rakstīts 1. pantos par to, kas ir ticība. Un Bībelē teica, ka ticība tā ir
stipra pārliecība, tā ir stipra paļaušanās. Un patiesībā tas, ar ko mēs uzvaram ar stipru pārliecību un stipru paļaušanos. Un ticība Dievam, un ticība Dievu vārdam, un ticība tam, ko Dievs saka, to pavada stipra pārliecība un paļaušanās. Tā nav vienkārši, es ticu vai es zinu, ne, tā ir stipra pārliecība, tā ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams. Ja. Un paldies Dievam, ka Dievs mūs nodrošina ar to, jo mums tas visiem ir nepieciešams. Un es ticu, ka ticība ir viens no ļoti spēcīgiem ieročiem. Efesiešu vēstulē Pāvils saka, ka ticība ir vairogs. Viņš salīdzina ticību ar vairogu, jo ar šo vairogu karavīri varēja atvairīt visu ienaidnieku ugunīgās gultas. Un es ticu, ka ja mums ir šī dievišķā ticība, ja mums ir šī stiprā pārliecība par Dievu, par viņu vārdu un tā tālāk, tad mēs varēsim atvairīt visu ienaidnieku ugunīgās gultas un uzvarēt un pastāvēt. Amen? Un cilvēki mēdz dažādi risināt savas problēmas. Es nezinu, kā jūs risiniet savas problēmas, bet mēs dažādi mēdzam viņas risināt. Es domāju par šo tēmu, es atcerējos vienu filmu, daudz no jums laikam nebijāt to tajā laikā piedzimuši, bet es biju tajā laikā jau piedzimis, biju pusaudzis. Kādreiz bija tāda filma Spītnieku savaldīšana. Es atceros tā. Tā bija laba filma, viņa rādīja kinoteātros, es nezinu, jaunieši esat redzējuši? Nē. Es nezinu, vai tāda filma vispār YouTubā ir. Ir? Viņa vēl ir? Un tajā filmā tur ir tāds viens vīrs un divi vīri. Viens no viņiem bija mācītājs. Viņi savas problēmas mēdz risināt ļoti dažādos veidos. Un viņiem bija viena tā pati problēma, ar ko viņi visu laiku cīnījās. Ja? Vīriešiem ir savas lietas arī. Un viņi katrs cīnījās savādāk. Piemēram, tas viens, viņš stāsta tam mācītājiem, viņš saka, viņi tur pārunā, kā tu cīnies ar šo lietu, ja? Visiem ir skaidrs, par ko iet runa. Viņš saka, tu zini, es katru vakaru eju un malku skalpu, ja? Vai ne? Un tur rādīja tajā filmā, kā viņš viņu skalda un visādi tur, ja? Vingroja un tā. Viņš saka, prasa tam mācītājiem, kā tu risini šo problēmu? Viņš saka, es eju zvanīt zvanus. Es domāju, ka tad, kad zvana, es ceru, ka tā nav baznīcas problēma. Ka tādā veidā baznīca risina problēmas. Un kapličā arī nedomājiet par to. Bet tajā filmā, jā, viņš jau tas mācītājs parāda savas rokas. Viņš visas tūzdās. Es domāju, Dievs, viņš ir tik labs un viņš dāvā cilvēkiem ticību, bet tomēr cilvēki izvēlās risināt šīs problēmas. Viens skalda malku, tam tūznas ir uz rokām. Viens zvana un tam ir tūznas, ja? Es domāju, mēs bieži vien risinām problēmas nepareizām metodēm. Un es gribēju jums atstāt tādu, es nezinu, metaforu vai vienalga, sauciet kā gribat, jūs varat izmantot viņu evanģelizējot, bet kad jūs runājat ar cilvēkiem un jūs varat uzdot jautājumu, kā tu risini savas problēmas, vai var atrisināt savas problēmas, visi grib atrisināt savas problēmas. Jūs arī gribat atrisināt visas savas problēmas, ja? Jūs ziniet, ir divas iespējas, kā var atrisināt visas problēmas. Atcerieties, bija tāds firma, es nezinu, kā tur beidzās vai ne, auseklītes. Viņiem bija sauklis, ja? Mēs atrisināsim visas jūsu problēmas, ja? Par viņiem mēs nerunājam. Bet ir divas iespējas, kā mēs tiešām savā dzīvē varam risināt problēmas. Viena no iespējām ir, kā jūs varat tikt galā ar visām savām problēmām. Jums vienkārši jānomirst.
Vienkārši jānomirst. You need to be dead. Tas ir viena opcijām, viens no vienam. Kurš grib atrisināt visas savas problēmas? Ejot šo ceļu. Jūs gribat? Es nepiedalos šeit paslēgt. Bet tas ir tas, ko mēs cilvēkiem varam teikt. Mēs varam piedāvāt viņiem, ka mēs evangelizējam vai liecinām. Tu gribi atrisināt visas savas problēmas? Jā, es, protams, gribu. Ir divas iespējas, kā tu var atrisināt. Viena no tām iespējām tev jādara gals savai dzīvei. Un es tev apsolu, tu atrisināsi visas savas problēmas. Tev nebūs vairāk neviena problēma. Nopietni, es tev apsolu, tev būs tikai viena problēma. Tikai viena, iedomājies, tikai viena. Un tā problēma būs tāda, ka tu stāvēsi Dieva priekšā un saņemsi viņa sodu par to, ka tu esi darījis galu savai dzīvei un visu atlikušo mūžību tu baudīsi ēlas ugunī. Es pieļauju, ka tas cilvēks noteikti teica, nē, es negribu tādā veidā atrisināt visas savas problēmas. Kāda ir otra opcija? Es teiktu, otra opcija ir tāda, ka ir kāds, kas jau ir nomiris par tevi. Tev nav jāmirst. Tev nav jāatrisina visas savas problēmas. Tev nav jāiet malki jācer, tev nav baznīcas zvani jāzvan. Tev nav jādara gals sev. Ir kāds, kas jau ir nomiris par tevi un mani. Ir kāds, kas ir paņēmis visus mūsu grēkus, ciešanas, neveiksmes. Katru grēku viņš paņēma, viņš uznes tur Golgātā pie krusta un visu, ko tev un man. Un visu, ko tev un man vajag darīt, ir vienkārši noticēt tam. Amen. Vienkārši noticēt. Un es ticu, ka ticība ir atbilde. Un Dievs dod mums šo ticību. Noticēt tam, ko Dievs jau ir izdarījis Golgātā pie krusta. Vai tas nav brīnišķīgs evaņģēlijs? Ko? Evaņģēlijs ir labā vēsts. Tev nav vairāk jāmirst. Tev nav jārisina problēmas savā spēkā. Bet ir kāds, kas ir nomiris. Ir kāds, kas ir paņēmis uz sevi visus savus grēkus un visas savas ciešanas. Cilvēkam ir divas iespējas. Vai nu zvanīt baznīcas zvanus, vai darīt galu savai dzīvei, vai pieņemt to, ko Dievs jau ir izdarījis. Un man liekas, ka daudziem ir ļoti grūti pieņemt šo faktu, ka Dievs jau ir visu izdarījis un viņam it kā nekas nebūs šajā ziņā jādara. Cilvēkiem ir tendence kaut ko darīt. Bet paldies Dievam, Efeziešu vārdā ir rakstīts, ka mēs neesam izglābti ar saviem labiem darbiem. Tas ir Dievs, kas mūs ir izglābs. Mēs esam viņa darbs Jēzu Kristu radīti labiem darbiem. Amen. Un tāpēc es gribētu šajā rītā iedrošināt tev, lasi Dievu vārdu, vairo ticību savā dzīvē, vairo šo pārliecību un paļaušanos uz Dievu savā dzīvē, jo tu varēsi dzēst visas ienaidnieka un ugunīgās pūles. Amen. Tu esi karējis un tu nevari atļauties tādu greznību staigāt savā dzīvē bez ticības. Tikai ar labiem darbiem mums visiem ir vajadzīga ticība Dievam. Amen. Piecelsimies visi kājās un šajā rītā mēs nāksim Dievu priekšā. Paldies Dievam, ka šeit nav iespēja aiziet tev zvanīt zvanus, bet var nākt pie Kristus. Varbūt tās tev arī rokas viss jau ar tūznām, tu visu laiku centies cīnīties savā dzīvē, risinot savas problēmas. Varbūt tās Dievs šorīt ir pateikt nepareizā virzienā cīnies, tu mēģini savā spēkā risināt savas problēmas, bet man ir tas labāks, ko tev piedāvāt. Es piedāvāju tev savu dēlu, Jēzus Kristu, uzticies viņam, ļauj viņam ienākt tavā dzīvē, viņš palīdzēs tev tikt galā ar visām tavām problēmām, jo viņš to vienreiz pavisam reizēm jau ir izdarījis. Vienkārši ielaid viņu. Mēs kādreiz ticīgie sakot, mēs esam viņiem ielaiduši, bet varbūt ir kāds sfērs mūsu dzīvē, mūsu prātā, kur Kristus vēl nav šodien, kur mēs vēl paši cīnamies. Gan jau es pats izdarīšu, tā ir tāda sīka lieta, es negribu Dievs tev traucēt šajā jautājumā, bet pat ja tā ir tikai sīka lieta, ļauj Jēzum ienākt tajā sīkajā vietā. Pat ja tā ir tikai šūniņa, ļauj Jēzum ienākt tajā šūniņā. Amen. Es ticu, ka Jēzus valda mūsu dzīvē par cik mēs esam viņam savu dzīvi uzticējuši. Dievs ir džentelmenis savā ziņā, jūs piekrītiet? Viņš ienāk par cik mēs viņam ļaujam ienākt
mūsu dzīvē. Mēs varbūt esam ļaujuši ienākt viņam galvā, bet neesam ļaujuši viņam ienākt varbūt kādās citās sfērās mūsu dzīvē. Un ticība mums ir vajadzīga visās dzīves sfērās. Amen. Dievs mums ir vajadzīgs visās dzīves sfērās. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev. Mēs pateicamies Tev šajā rītā, Kungs, par Tavu brīnišķīgo ticību, kuru Tu esi nācis un esi devis mums, un kad Tu nāksi atkal, Dievs, Tu nāksi un meklēs šo ticību uz šīs zemes. Un Dievs, mēs lūdzam, kad mums visiem būtu tiešām dievišķa ticība, kad mums visiem būtu tāda ticība, kā šim virsniekam, kuru Tu uzslavēji, kad Tu teici, ka tādu ticību neatrad ne pie viena Izrēlā. Dievs, mēs negribam, lai tāda situācija būtu arī šodien, ka tāda ticība varbūt atrastu pie pagāniem vai neticīgiem, bet neatrast to savas draudzes vidū. Dievs, piedod visas tās reizes, kad nav bijuši šī pārliecība, nav bijuši šī ticība, Dievs, Tev vai uz Tavu vārdu, Kungs. Mēs lūdzam atjauno, Kungs, šo brīnišķīgo darbo ticību mums katram vienam. Atjauno, Dievs, mūsu šo pārliecību un šo paļaušanos uz Tevi, Kungs, šajā rītā. Kungs, un visu, ko mēs darām, mēs gribam darīt to ticībā, Dievs. Visu, ko mēs darām, Dievs, mēs gribam darīt to ticībā, un arī šo rītu, Dievs, šo dievkalpojumu, mēs gribam iesākt ticībā, Dievs, ne ar prātu, debes Tēvs, kas un kā te būs, bet ticībā, paļaujoties uz Tevī, Dievs, ka Tu esi autors, ka Tu darīsi, ka Tu izliec no savu garu par šo vietu, ka Tu būsi tas, kas lietosi savu kalpu džēju, ka Tu būsi tas, kas darīsi šajā vietā, Kungs, ka tas nebūs cilvēks, Dievs, bet ka tas būsi Tu, Kungs, kas darbosies šajā vietā, Kungs, un ka caur ticību, Dievs, Tu vari darīt varenas lietas, un tas ir tas, ko Tu esi vienmēr prasījis no cilvēkiem. Vai Tu tici, ka es to varu darīt? Tu joprojām to atkārto Dievs savā vārdā, kur Tu pats ļoti skaidrs saki, ka bez ticības mēs nevaram Tev patikt, Kungs. Tad, Dievs, mēs gribam Tev patikt šajā rītā, mēs gribam nākt pie Tevis ar ticību sirdī, Dievs. Nevis vienkārši ar prātu vai zināšanām, Dievs, bet mēs gribam nākt pilnīgā paļāvībā un pilnīgā uzticēšanās Tev, Kungs. Nevis uz savu spēku, bet uz Tavu spēku. Dievs, es lūdzu, lai ienāk Tavu ticību mūsu dzīvēs, lai ienāk Tavu ticību brāļu māsu dzīvēs, Dievs, šajā rītā, ka mēs ticam visu varenajam Dievam, Kungs, ka mēs ticam augšām celšanās spēkam, ka mēs ticam, Dievs, ka Tu dzen ārā dēmonus, ka mēs ticam, ka Tu esi mūsu ārsts un cietinātais, ka mēs ticam, Kungs, Tavam vārdam, Dievs, kas ir uzrakstīts Jēzus vārdā. Kungs, lai Tev vienam ir viss gods un visa slava un visa pateicība. Un dosim tiešām skaļus aplausus mums kungam, slavēsim viņam un pateikšanos viņam par to, ka viņš ir labs Dievs. Amen. Labrīt visiem! Priecājos, ka esam pamodušies un veseli. Slavēsim to kungu kopā. Es jūs aicinu, ka galvenais nav, kā jūs izturties, kā jūs izskaties, bet galvenais, ka mēs varam slavēt kopā Dievu. Un lūdzu jūtīties brīvi. You're
mums caur katrai situācijai, Dievs. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam pateikt, ka no Tevis nāk katrs labs devums, katra dāvana, Dievs. Paldies Tev, ka Tu tiešām Tēvs esi labs ar mums. Un es Tev lūdzu, Dievs, ka mēs varētu dzīvot ar tādām sirdīm, kas neskatās uz to, kas mums pieder, bet turās pie Tevis, Dievs. Jā. Sveitīts, lai Tavs vārds uz zemes un debesīs, kur pārpilnībā saules pūt. Sveitīts, lai Tavs vārds. Sveitīts, lai Tavs vārds, kad jūtos kā dusmesī, kad esmu visu pārkrustīts. Sveitīts, lai Tavs vārds. Sveitīts, lai Tavs vārds. Sveitīts, lai Tavs vārds uz zemes un debesīs, kur pārpilnībā saules pūt. Sveitīts, lai Tavs vārds. Sveitīts, lai Tavs vārds, kad jūtos kā dusmesī, kad esmu visu pārkrustīts. Sveitīts, lai Tavs vārds.
esi tu Dievs, manā sirdī, mājot tu. Es vēros visu no plašumā, un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev, arī es. Tavā līdzībā piederu tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slava. Cik varens esi tu Dievs, manā sirdī, mājot tu. Es vēros visu no plašumā, un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev, arī es. Tavā līdzībā piederu tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slava. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārga. Tu esi Dievs, viss gods un slava tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Tik tevi vien slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Cik varens esi tu Dievs, manā sirdī, mājot tu. Es vēros visu no plašumā, un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev, arī es. Tavā līdzībā piederu tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slava. Cik varens esi tu Dievs, manā sirdī, mājot tu. Es vēros visu no plašumā, un raugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev, arī es. Tavā līdzībā piederu tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slava. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārga. Tu esi Dievs, viss gods un slava tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Tik tevi vien slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, tu esi Dievs, viss gods un slava tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Tik tevi vien slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slava tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Tik tevi vien slavēšu, godināšu, par taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slava tev. Tu esi kungs, sākums un gals. Tik tevi vien
esi tik brīnišķīgs. Tu esi tik varens Dievs. Un tik skaisti ir katru Tavu radīt Dievs. Tik skaisti ir Tavu radīt Dievs. Un tik skaisti esi Tu Dievs. Slavu un gods Tev, Dievs. Slavu un gods Tev. Tu esi Dievs. Tu esi Dievs. Tu esi mūsu Tēvs. Slavu Tev. Zini manu sirdi, Kungs, un nav nekas apslēpjams priekšā Tava. Esmu kāds Tavs Tev, Kungs, esmu kāds Tavs Tev, Kungs. Tu zini manu dzīvi, Kungs, Tu zini manu sirdi, Kungs, un nav nekas apslēpjams priekšā Tava. Esmu kāds Tavs Tev, Kungs, esmu kāds Tavs Tev, Kungs. Esmu kāds Tavs, kāds Tavs, Tavs Tev, Kungs. Esmu kāds Tavs, kāds Tavs, Tavs Tev, Kungs. Mīlēt māci patiesību, mīlēt māci pilnīgi, jo nav jēgas liekuma, jo nav jēgas izlikties. Esmu kāds Tavs Tev, Kungs, esmu kāds Tavs Tev, Kungs. Mīlēt māci pilnīgi, mīlēt māci pilnīgi, jo nav jēgas liekuma, jo nav jēgas izlikties. Esmu kāds Tavs Tev, Kungs, esmu kāds Tavs Tev, Kungs. Esmu kāds Tavs, kāds Tavs, Tavs Tev, Kungs. Esmu kāds Tavs, kāds Tavs, Tavs Tev, Kungs. Esmu
aicināt, ka mēs kā brīdi vienkārši aizlūgt viens par otru, tur, kur tu stāvi, savu kaimiņu kopā, tas, kas tev blakus ir, bet, ka jūs vienkārši aizlūgt viens par otru šajā brīdī, lai tās sirdis sagatavotas, lai mēs varam uzņemt Dievu vārdu, lai mūsu sirds ir atvērtas tam, ko Svētais Gars grib darīt šajā vietā. Nebūtu nevienas svēta mūsu dzīvē, kur mēs kā sargām to un ne par kādu cenu negribam to atdot. Bet lai Svētais Gars palīdz mums vienkārši atvērt visus savus slūžus, atvērt visus savus dzīves kambarus, ļaut, lai viņš ienāk, lai viņš atrasina, lai viņš piepilda. Vienkārši aicinu šajā brīdī. Lūdzam Dievu viens par otru. Halleluja. Bībelē teica, ka daudz spēja taisa cilvēku lūkšanu, darbodamies savā spēkā, kur 2 vai 3, kur viņš ir mūsu vidu. Un mēs ticam Dievam, mēs ticam, ka viņš ir Dievs, viņš ir tas kungs, ārsts un dziedinātājs, un brūcēs ir mūsu dziedināšana. Un mēs šajā brīdī visi kopā varam vienoties par māsu un aizlūgt, kur ir nākušai priekšā. Gribu, lai mēs aizlūdzam visi, lai viņi tiek dziedināti. Viņi ir apnicis ciest tās sāpes, kur ir bijuši, saprotas, encefalīts vai kas. Tās komplikācijas tādas, kādas viņas ir šobrīd, tās sāpes visā ķermenī. Vienkārši cilvēks ir pieklis, tas ir dabīgi un normāli. Un mēs visi vienkārši šajā brīdī paļausimies uz Dievu, lūgsim kopā. Svētīsim ar eļu, kā rakstīts ir. Un uzticēsimies Dievu. Amen. Paldies Tev, kungs, Jēzu. Kristīna, ja? Kristīna, lūgsim par Kristīnu, iztiepsim savus rokas. Un lūgsim, lai tas kungs paņem projām šīs visas sāpes un lai tiek izvadīt ārā visu tā inde. Halleluja, halleluja. Dievs, mēs pateicamies Tev. Tavs nams ir lūkšana nams visām tautām, ciltīm un valodām, Dievs. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs varam nākt pie Tevis Jēzus vārdā, kungs, un kā Tu esi teicis, kas pie Tevis griežās, kas pie Tevis nāk, lai viņš nāk ticībā, nešaubīdamies, ka tie, kas Tev meklē, ka Tu tiem atmaksā. Kungs, un mēs nākam pie Tevis, Dievs, Jēzus vārdā, mēs nākam ticībā, Dievs,
ticībā, Dievs, uz Tevi, kungs, ka Tu izstiep savu roku, Dievs, šajā brīdī, caur saviem bērniem, Dievs, caur šīm izstieptām rokām, caur šīm lūkšanām garu, mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs, kungs, ka tās nav mūsu rokas, bet Dievs, lai Tavas rokas tiek uzliktas uz Kristīnu, Dievs, un ka viņa tiek aizskarta no Tevis, Dievs, ar Tavu spēku, ka viss viņas orgāni, Dievs, viss šīs ķīmijas, Dievs, orgānos tiek aizskarts, asins vielas, viss, Dievs, tiek aizskarts, Dievs, ar Tavu spēku, un ka viss šīs ķīmijas, Dievs, viņas ķermenī, Dievs, viss šis encefalīts tiek izvadīts ārā šajā pašā brīdī. Jēzus Kristus vārdā mēs pavēlam visām šīm ķīmijām iziet ārā vai caur ūrim, caur sviedriem, vienalga, bet mēs pavēlam Jēzus vārdā šim encefalītam un visam šīm parādībām pirms ķermeņa iziet ārā Jēzus Kristus vārdā. Halleluja! Mēs slavējam Tev, Dievs, un mēs pateicamies Tev, kungs, ka daudz spēja taisa cilvēku lūkšanu, darbodamies savā spēkā, mans Dievs. Un ja kādi grēki darīt, Dievs, Tu piedod, kungs. Un tiešām, Dievs, Tu piedod, Tu šķīsti, Dievs, no visām netaisnībām, Dievs. Kungs, Tu uzlūko savu bērnu, Dievs. Un Tu, kungs, paņem visas šīs sāpes, visas šīs ciešanas, Dievs. Tu paņem tās projām, Dievs, no Kristīnas dzīves. Un mēs pateicamies Tev, ka Tu dzirdēji, Dievs, ko mēs lūdzam. Tu jau dzirdēji arī pirms tam, Dievs. Mēs pateicamies, kungs. Tu neesi kungs, Tu esi dzirdīgs Dievs, labs Dievs, mīlošs Dievs, kas palīdz saviem bērniem, kas griežās pie Tevis, Dievs, ticībā, pilnīgi paļaujoties uz Tevi savā nespēkā. Ja mūsu nespēkā Tavs spēks varēs pārātās, Dievs. Mēs svētījam Kristīnu, Dievs, un mēs pateicamies Tev, ka Tu viņu aizskar un ka Tu viņu dziedi. Paldies Tev par veselību, kas nāk no Tevis. Paldies Tev par veselību viņas ķermenī, Dievs, un ka Tu paņem šo nastu, Dievs. Ka Tu paņem šo smagumu, šī slimību pilnīgi projām. Un lai, kungs, šī ir brīnišķīga liecība par Tevi, Jēzu. Lai tā ir brīnišķīga liecība par Taviem varenajiem darbiem, Dievs, ko Tu dari Kristīnas dzīvē, Dievs. Halleluja! Mēs dodam visu godu un visu slavu Tev. Jēzus Kristus brīnišķīgajā varenajā vārdā. Amen. Amen. Paldies par jūsu lūkšanām, paldies par Tēvu, kas mūs dziedina. Paldies, ka man jau šajā brīdī jau paliek. Paldies jums visiem. Jūs varat apsveisties. Ja tiešām vajadzības ir, lūdzu, nē, projām, nāciet priekšā, lūksim. Arī brīvajos brīžos lūksim viens par otru, palīdzēsim viens otram. Šodien mūsu vidū ir kāds brīnišķīgi brāļi no Lielbritānijas. Un varbūt sveiksim, jā? Ar vienu no šiem brāļiem, ar vienu no šiem Dievu vīriem, ar Jay Fallow, es iepazinos, kad tas bija pagājušajā gadā jau? Jā, tas bija Īrijā, uguns konferencē, ja? Tā tas burtiski tulkotos, ja? Uguns konferencē, kur mēs bijām ar Inetu aizbraukuši pie Garata. Visi jūs atcerieties Garata, drīz arī mūsu komanda Latvijā. Viņi bija uzaicinājuši mums nedaudz atpūsties vienu nedēļu pie viņiem, tad vienu nedēļu mēs bijām šajā konferencē. Un Jays Fallows bija viens no šiem kalpotājiem, no šiem sludinātājiem, kas tajā laikā tur kalpoja. Es atceros, ka pirmajā brīdī man bija tā grūti, es domāju, redz, te ir tas īstais skots. Un ar skotiem ir tā, ka citreiz ir grūti tā sacitēt. Tu redzi, ka cilvēks deg, ka viņš deg. Un tur jau tulku nebija, kas tulkoja. Tad vajadzēja sasprindzināt savus smadzenes, pielikt visus piepūles, lai saprastu, par ko viņš runā. Jo tas, ko viņš runā, tas bija ļoti svētīgi un vērtīgi un vajadzīgi. Un pirmā pusstunda bija tāda pagrūta. Bet pēc tam likās, ka Dievs nāk palīgā man ar angļu valodu. Un es sāku saprast. Un šis vīrs vairākas reizes tur kalpoja un sludināja. Un viņš ir viens no tiem Dievu vīriem, kas ļoti tā palicis ir uz sirds. Un kad mēs runājamies ar Matīsu, un ka tāda iespēja pavērās, ka
ka Jazz Fellows var atbraukt arī uz Latviju un būt mūsu vidū un būt nometnē, tad es ļoti priecājos par to, jo mēs ar Matīsu pazīstam, esam redzējuši, dzirdējuši viņu kalpošanu. Viņa sirds deg par Kristu un lai cilvēki tiktu glābti. Un es ceru, ka arī šodien viņš uzrunās mūs. Paldies Dievam, ka Matīs tulkos viņam. Viņš nerunās skotiski, bet jā. Es abrīnoju Matīs drosmi, bet par cik Matīs zina viņu arī, un ir daudz dzirdējis, tad, kā saka, viņš jau ir pazīstams, domāju, ka Matīs tiks galā. Bet pats galvenais, satvērsim to, kas no gara, ko kungs grib mums katram vienam pateikt. Un, viņš arī vada Teen Challenge, kas ir dzirdējis Teen Challenge kalpošanu. Jā, viņš ir viens no cilvēkiem, kas vada vienu no Teen Challenge Anglijā. Viņš ir arī viens no draužu vadītājiem. Un, kā es teicu, pats jau viņš nāk no Skotijas. Tā kā vēlreiz sveiksim Jay Fellow mūsu vidū. Paldies!